šodien tad turpinam ar tēmu, kurā skatīsimies, atcerēsimies, ko varam ieraudzīt, skatoties uz Mariju un pārdomāt viņas bērnību un jaunību. Jo, ja skatāmies visā vēstures tādā ilglaicīgā posmā, protams, tas ir ļoti īsts periods, un tas, ko mēs evaņģēlijos varam lasīt, tajos ģenealoģijas uzskaitījumos, nav īsti skaidrs daudz par Mariju. Un evaņģēlijos kā tādos Marija runājusi vispār tikai 6 reizes. Un tas neļauj daudz izsecināt par viņu. Protams, ir bijuši dažādi pētījumi, gan pārdomas. Es arī nesen pārlasīju pētījumu, kas skaidro, ka arī Marija ir no Dāvida cilts cēlusies. Gan Jāzeps, gan Marija. Marijai vēl varēja būt arī levītu asinis arī no iepriekšējām paudzēm. Drusku tātad it kā karaliskās un praviešu priestriskās asinis no tādām ciltīm, bet pēc būtības viņa ir Dāvida meita arī. Un kā Edīte Šteina raksta, viņa Edīte Šteinai arī ir tāda grāmata Dvēseles pilī iekšā. Un viņa raksta, tie nedaudzie vārdi, runājot par Mariju, cik viņa maz ir ko teikusi evaņģēlijā. Tie nedaudzie vārdi ir kļuvuši par smagiem, tīra zelta graudiem. Un ja mēs tos izkausējam mūsu lūgšanā, tie būs vairāk nekā pietiekami, lai ievestu mūsu dzīvi spožajā mirdzumā. Respektīvi ar to, ko Marija ir dalījusies evaņģēlijos, ar to jau mums pietiek, lai daudz ko saprastu, lai apjaustu gan par pašu Mariju, gan arī par Jēzu. Jo par Marijas dzimšanu mēs daudz neko nezinām, tāpat kā neko daudz nezinām par viņas bērnību un jaunību. Un netrūkst tādi, kas ir pētījuši no dažādiem citiem avotiem, apokrifiem un kādiem rakstiem no malas un domājuši, secinājuši, ka Marija ir skolota templī, bijusi tādā kā meiteņu internātā, varētu teikt, ka viņa ir apmācīta arī teoloģijā, un ka viņu upurējot templī, viņa jau tika veltīta Dievam, viņa pati sevi veltījusi Dievam, un ņemot vērā, ka viņa templī mācījās, ka būt jaunavai palikt, ka tas nav nekas ārkārtais, tā ir ierasta prakse pēc būtības. Taču tie ir pētījumi ņemot vērā citus rakstus, bet ja mēs skatāmies tieši uz evaņģēliju, tad šāda informācija īsti nav atrodama. Bet ir skaidrs, ka evaņģēlijos Marija parādās, mēs pat varētu teikt, piedzimst kopā ar Jēzu, ar savu dēlu. Un savā ziņā tas, kā notiek ar katru sievieti, kad viņa saprot, ka kļūst par māti. Vai māte, kad viņai piedzimst šis jaundzimušais, kas maina viņas visu pasauli, būt pēc būtības. Balstoties uz loģiku un ticību, mēs kaut ko tomēr varam pateikt par Marijas bērnību. Lai gan viņa bija pasargāta no iedzimtā grēka, šie jautājumi bija tie, ko mēs pagājušajā gadā jau runājām par bezvainīgo ieņemšanu. Kādā brīdī Marija sāka teikt arī savus jā vēl bērnam esot. Tiklīdz jau viņai priekšā nonāca izvēles. Un tieši šie mazie jā sagatavoja ceļu
lai teiktu jā eņģeļa pasludinājumu. Jo, ja mēs skatāmies uz aicinājumu kā tādu, mēs saprotam, ka mēs katram aicinājumam tiekam gatavoti. Un atceramies arī no svētajiem rakstiem šo atziņu, ka ja tu būsi uzticīgs mazās lietās, ka tev tiks uzticētas lielākas lietas. Un mēs tiekam gatavoti visu laiku pakāpeniski no mazām lietām uz lielākām. Ja nav jau tā, ka uzreiz tev priekšā nokrīt tāds aicinājums milzīgs un tad tev jāizšķirās. Tu tiec tam gatavots, tā kā vests uz to. Tāda izvēle vienkārši nenokrīt no debesīm, bet ir iepriekšējo izvēļu rezultātā aiziet. Un tas mūs vedina uz domām par to, ka Mariju audzināja vecāki ļoti uzmanīgi, sākot no brīža, kad viņai jau spēja saprast un varēja gribēt kaut ko. Un varam pieņemt, ka šajā kādā brīdī viņa arī sāka sajust šo klātbūtni sevi, Dieva klātbūtni katros šajās mazajos mirkļos. Un domājot arī par mums, par mūsu dzīvi, te atkal ir šis jautājums, jo mums, kad mēs ejam cauri skolai, mēs sasaistam ar savu dzīvi. Un te mēs varam pārdomāt par to, kā mēs tikām audzināti, vai kā mēs audzinām savus bērnus, jo Marijas bērnība, neskatoties uz to unikalitāti, kāda viņai bija, palīdz pārdomāt, cik svarīga ir ticības izglītība. Neatkarīgi no tā, vai viņa tiek sniegta vai liekta bērnam. Un tas nebūtu nemaz pārspīlēti, ja mēs teiktu, ka pirmā svētā vieta, kur bērns mācās lūgties, ir mātes miesās. Tad, kad viņš saņem šo mīlestības vēstījumu ar dziesmām, glāstiem, klusuma brīžiem. Un kopš dzimšanas šī ticības audzināšana kļūst pilnīgāka ar vārdiem, žestiem, caur kuriem bērns klausās, kā viņam izskaidro kaut ko. Dažreiz viņiem šī teoloģiskā izjūta ir pat tāda dziļāka, ka arī pieaugušam ir grūti atbildēt uz tiem jautājumiem, ko bērns var uzdot. Un bērns mācās no šiem žestiem ticības. Bērns redz, vai māte tēvs lūdzas, vai iet uz svēto misi, vai viņš redz, vai viņi to dara ar prieku, vai negribīgi, mēģinot aizbildinoties. Un interesanti mums mazā Terēze no bērna Jēzus bildes šodien saņēmām tādu sveicienu no viņas. Viņa arī šodien mums atgādina, viņa rakstīja savā vēstulē par to, ka viņai svētajā misē vislabāk patika skatīties uz savu tēvu, kad viņš lūdzās. Nevis uz priesteri priekšā, bet uz savu tēvu, jo tas viņai daudz vairāk izskaidroja un deva šo liecību, nekā viņa varbūt redzēja priekšā altāru. Un tas ir tā ļoti interesanti. Un atgriežoties pie Marijas, mēs varam domāt, ka viņas pirmā tāda atvērtība noslēpumam, ko veicināja šī saņemtā izglītība, ko ieguva mājās, un iespējams varbūt arī tempļa izglītība tāda bija. Pusaudzes gados, ka viņa pakāpeniski kļūst apzinātāka, līdz viņa vienmēr izvēlējās Dieva likumu. Pat saskaroties ar pirmajām iespējām teikt nē vai darīt kaut ko mazāk. Kāpēc tas tā ir loģiski? Ja mēs pārdomājam, ka pasakot kādreiz nē vai izvēloties kaut ko mazāk,
mēs ielaižam sevi šo kaut kāda daļu grēka. Pateikt nē, tas nozīmē aizgriezties prom no Dieva. Pateikt nē viņa aicinājumam, viņa gribai. Un ja to apzinies un pasaki nē brīvprātīgi, tas jau ir grēks. Un mēs redzam pēc Marijas dzīves, pēc viņas šī atbildes piedāvājuma un tam, ka viņai bija jābūt bez grēka aicinājuma brīdī šajā eņģeļa pasludināšanā, tad varam secināt, ka viņa vienmēr izvēlējās Dieva likumu savā dzīvē. Un arī mēs, saskaroties ar kaut kādu izvēli, vienmēr riskējam neizvēlēties Dievu vai mīlēt mazāk, lai gan zinām, ka tā nav labākā izvēle. Marija vienmēr teica jā, un tajā slēpjas viņas lielums. Ne jau tikai ar to vienu reizi, ko viņa pateica, kas bija tā kulminācija, kam tika gatavot, bet viņa vienmēr teica Dievam jā. Un tieši tajā viņas šajā bezvainīgajā ieņemšanā dienu no dienas noturēja, un viņa palika šajā bezvainīgajā eksistencē, mēs tā varētu teikt. Viņa saglabāja šo bezvainību. Caur viņas šo cilvēcisko izkopto brīvību. Un viss viņas rīcība, viņas darbība kļuva par ticību, kas bija kā mīlestības akts. Tāds Adrienne von Speyers raksta, ko viena Marija dara, viņa to dara Dieva priekšā. Viņa neļauj iesakņoties nekam, kas varētu radīt šķērsli starp viņu un Dievu. Marija nes Dievam savas mazās pieredzes, lai viņš tās svētītu. Un viņa tās piedāvā ar vislielāko dabiskumu un nevainību. Tas nemaz nenozīmē, ka Marija nebūtu saskārusies vai nebija spiesta saskarties ar kaut kādiem izaicinājumiem, kas ir raksturīgi katram savā vecumā, atceramies, bērnībā mums bija vieni izaicinājumi, tagad šķiet, cik tas bija vienkārši, tagad mums ir citi izaicinājumi. Katram ir savi izaicinājumi, ko mēs sastopamies arī attiecīgā vecumā. Viņa saskārās ar arī jauniešiem raksturīgajiem izaicinājumiem, kas attiecas uz meitenes sirdī un ķermeni. Bet tas nozīmē, ka tajā pašā laikā viņā šī konfrontācija, šī tikšanās notika harmoniskāk, un viņa visas šaubas un pieredzi vērsa uz Dievu. Mēs varam domāt, ka viņas privilēģija viņu nepadarīja atšķirīgāku no citām meitenēm, vai nemazāk brīvu, nemazāk spējīgu ciest, raizēties, meklēt, cerēt. Tā vienkārši bija padarījusi viņu bezgalīgi vienkāršu, pilnīgi caurspīdīgu, bez jebkādas divkosības attiecībā uz Dievu un cilvēkiem. Viņas šī bezvainība, kādu Dievs viņu bija radījis, viņai palīdzēja visu saskatīt patiesībā, kādu ir, bez izlikšanās, bez sevis apmānīšanas. Mēs varam runāt par tām maskām, ko citreiz mēs uzliekam un dažreiz pat paši sev noticam, ka mēs tādi esam vai parādam, jo ir grūti ieraudzīt sevi šajā patiesībā, kāds tu esi. Un īpaši varbūt mūsdienās sociālo tādu tīklu laikmetā, kad ir tik viegli radīt kaut kādu tēlu, īpaši tīklos, pat vairākus tēlus var dažādās vietās izveidot.
Tad citreiz tā liekas, Dievam, mēs taču ieliekam tādu skaistāko bildi profilos. Un tā, pēc tam, kad to cilvēku satiec, nevar atpazīt, jo tā bilde neatbilst tam, ko tu redzi. Vai nu stipri, kad jaunāks bija, vai uzlabots, vai ne. Dzīvē viņš ir savādāks. Un tā mēs gribot, negribot kaut kādā veidā cenšamies sev kaut kādas maskas uzlikt. Un Marijas šī atklātība mums atgādina par to, cik tālu es esmu tas, ko Dievs vēlas. Vai, kā teica atkal mazā Terēzīte, viņa teica, es esmu tas, ko Dievs domā par mani. No turienes nāk šī mana vērtība un patiesā brīvība. Un ja tālāk skatāmies uz Marijas jaunību, mēs reizēm domājam, kāpēc neiespējamais viņā kļuva iespējams. Un Pāvests Benedikts 16. Jauniešiem Loreto 2007. gadā skaidroja, ka tā bija Marijas pazemība ir tas, ko Dievs novērtēja vairāk par visu pārējo viņā. Tā ir jaunā sirds, kas ir pazemīga. Un Marijas pazemība patiesībā nebija atteikšanās, bet gan pilnīga apzināšanās. Radības pazemība ir, kas pazīst šo radītāja mīlestību un attiecīgi caur Dievu skatoties uz sevi atpazīst sevi patiesībā. Mēs sevi patiesībā spējam iepazīt tikai caur Dieva skatienu. Un tā ir pazemība, atzīt sevi, kāds tu esi. Ja mēs atceramies, ka klusajā lūkšanā pirmais solis, ko mēs darām, ir vienmēr atzīt savu vietu, kas es esmu Dieva priekšā. Ka es nostājos Dieva priekšā un atpazīstu sevi patiesībā, kas es esmu kā nekas, un kas ir Dievs, kurš mīl to, kas stāv viņa priekšā ar šo bezgalīgo mīlestību. Un neskatoties uz to, kādi mēs esam, viņš mīl. Un caur šo mīlestību mēs ieraugam arī, varam redzēt šo savu vērtību, to, kas mēs esam. Nevis, ka mēs būtu necienīgi, mēs būtu slikti un mēs nekam neesam derīgi. Pēc būtības tāda esam, bet Dievs mīl. Un caur šo mīlestību skatoties, mēs saprotam, ka vērtība ir tajā, ka mēs tiekam mīlēti. Tā ir tā vērtība, ko mēs saņemam no Dieva. Daudzi starp mums, kas ir patiesi pazemīgi, apzinās šo savas dzīves patieso jēgu, to, ka mīlestība ir vienīgā, kas spēj to piepildīt mūsu dzīvi. Tāpēc pazemīgs ir tas, kas ļauj sevi mīlēt un mācās mīlot. Svētā Avilas Terēze Dvēseles pils 6. mājoklī vienkārši rakstīja: pazemība ir patiesība. Tikai caur pazemību mēs noņemam tās maskas, lai ieraudzītu patiesu sevi, drosme, kas ir nepieciešama, lai to izdarītu. Un viņa to teica tieši sākot ar šo pirmo pazemīgo, kas ir pats Dievs, kas ir patiesība, kas savā patiesībā ir mīlestība visos veidos. Un vēl viens aspekts Marijas jaunībā ir šī viņas cīņa ar grēku. Par šo tēmu maz runā, jo uzskata, ka pietiek ar bezvainīgo ieņemšanu.
tomēr tā nebija automātiska bezgrēcība. Un tādējādi, ka tā bija viegli sasniedzama. Drīzāk tā bija apzināta atteikšanās no jebkāda ļaunuma. Pāvests Francisks Kunga eņģelī 2017. gadā to skaidroja šādi. Katru reizi, kad mēs atzīstam viņu par žēlastības pilnu, mēs viņai izsakām vislielāko komplimentu. To pašu, ko izteica Dievs. Sievietei vienmēr ir pieklājīgi pateikt un jauks kompliments ir, ka viņa izskatās jauna. Kad mēs sakām, ka Marija ir žēlastības pilnā, zināmā mērā mēs to sakām arī viņai, tikai augstākā līmenī. Jo mēs faktiski atzīstam, ka viņa vienmēr ir jauna, jo nekad nav novecojusi grēka dēļ. Grēks padara vecu, jo sastindzina sirdi. Tas grēks to aizver, padara neaktīvu, liek izkalst. Bet tā, kas ir pilna žēlastības, ir brīva no grēka. Tātad Marijas šī apzinātā atteikšanās no jebkāda ļaunuma. Tālāk arī ir tāda Bernanos atziņa no kaimiņu prāvesta dienas grāmatas. Bernanos, mēs viņu arī citējām iepriekšējā reizē. Šī ir diezgan tāda sarežģīta atziņa, tāda tēlaina. Viņš raksta tā: viņa, protams, ir mūsu māte. Viņa ir cilvēces māte, jaunā Ieva. Jo Marija kā jaunā Ieva, kā cilvēces māte, tā ir saskaņā ar baznīcas tēvu mācību. Irenejs jau savu laiku runāja par to, ka Marija ir jaunā Ieva, kas ar savu ticību un paklausību atjauno cilvēces dzīvību, kā dzīvo māte. Ja Ieva bija kā dzīvo māte, tādā dabiskā ziņā, tad Marija kļūst par dzīvo māti žēlastības kārtībā. Tas ir caur to žēlastību, kas nāk pēc tam, jo caur viņu tiek dāvāts pestītājs. Mēs varam teikt, ka viņa ir māte pēc žēlastības. Tad tālāk viņš raksta, bet viņa ir arī tās meita. Tātad cilvēks, ka Marija ir arī cilvēces meita, jo Bernanos uzsver, ka Marija nav kāds no ārpuses ienācis cits radījums, bet pašas cilvēces auglis, pasaules meita. Viņa ir dzimusi, iesakņojusies cilvēcē, un Dieva šis pestīšana, šis viņa darbs tiek īstenots no cilvēces dziļumiem, ka tas nav no ārpuses kaut kādā veidā uzspiests vai nācis. Un tas ir ļoti interesanti no tāda viedokļa, ja mēs domājam, kā Dievs vispār nāk, kāpēc viņš izvēlējies tādu veidu, lai pestītu cilvēci. Viņš varēja vienkārši pasludināt un atbrīvot no grēka, vienkārši no sava troņa, no ārpuses. Bet viņš nāk savādāk. Viņš nāk no cilvēces sirds, no iekšpus, kā viens no mums, kā tas, kurš ir kopā pat grēku radītā ciešanu pašā saknē, pašā apakšā grēka augļa, pieņemot sevi šo grēka lielāko augli, kas ir nāve. Viņš iziet tam cauri, lai visus apkopotu un glābtu mūs. Un tālāk viņš raksta, senā pasaule, pilna sāpju,
pasaule pirms žēlastības ilgi šūpoja, auklēja viņu uz savas drūmās sirds, gadsimtiem ilgi, tumšā, neizprotamā jaunavas mātes gaidās. Pasaule tātad pirms žēlastības jaunāka par grēku, tas izteiciens, ka Marija ir jaunāka par grēku, ir viens no šī autora tādiem marioloģiskiem tēliem, kas nozīmē, ka Marijas nevainīgums nav tikai tāds psiholoģisks vai morāli, ka zinātniski to varētu teikt, tas ir ontoloģisks, tas ir tā kā viņa tiek radīta žēlastībā, tāda, kas ir it kā pirms grēka, viņa ir bez grēka radīta, nākusi pasaulē, tā tad nav grēkā dzimusi kā mēs, ja? Viņa ir jaunāka, it kā jaunāka par grēku, lai arī piedzima daudz vēlāk, jau kad grēks bija pasaulē. Un viņa ir cilvēces sākotnējās nevainības atspulgs. Tieši Marijā tad mēs redzam šo kādam ir jābūt cilvēkam, kāds viņš izskatās, kādas ir Dieva domas par cilvēku. Un šajā nozīmē viņa ir jaunāka par visu to, kas samaitā cilvēku, jo grēks viņu nekad nav vadījis. Tad tālāk viņš raksta gadsimtiem ilgi, tā ar savām tātad par pasauli runā. Gadsimtiem ilgi tā ar savām vecajām noziegumu aptraipītām rokām, ar savām smagajām rokām sargāja mazo brīnumaino meiteni. Meitene, šī eņģeļu karaliene. Un viņa tāda ir palikusi. Jaunavas skatiens ir vienīgais patiesi bērnišķīgais skatījums. Bērnišķīgais skatījums, protams, mēs arī uztveram, ka jaunavas Marijas šis skatiens ir šī garīgā jaunība. Tas nav saistīts ar viņas vecumu, ka viņa būtu bijusi jauna vai pēc gadiem, bet tā ir tā garīgā jaunība, kas ir pilna paļāvības un tādā skaidrības, šķīstības stāvoklī Dieva priekšā. Viņas skatienā tad arī atspoguļojas šis aicinājums būt bērnam Dieva priekšā. Tālāk viņš arī turpina rakstīt, un tas dara viņu jaunāku par grēku, jaunāku par cilti, no kuras viņa cēlusies. Kaut arī māte pēc žēlastības, jeb žēlastību māte, tas dara viņu par jaunāko cilvēces vidū. Tad mēs redzam ar šo arī tas citāts beidzās viņa. Mēs jau redzam, cik daudz tādas domas ieliktas par Mariju un arī par šo jaunāko cilvēces vidū, ka Marija ir kā šī cilvēces jaunības atjaunotāja, kas nozīmē, ka Dievs atjauno cilvēku, proti cilvēces spējīgumu uz cerību, uz ticību un uz mīlestību. Marija ir šī jaunības ikona, kas atgādina, ka grēks nav pēdējais vārds cilvēku liktenī. Un tagad arī pēdējās dienās pāvests Leons to īpaši ir izteicis. Viņš arī vēl šorīt, man liekas, vienu video skatījos, nezinu, kurā mirklī viņš to pateica, nepiefiksēju. Viņš teica, ka grēku tieši ievedot šajā adventa laikā, viņš uzrunāja cilvēkus un teica, ka grēkam nav pēdējais vārds. Aicinot uz šo atgriešanos, un mēs
caur Mariju arī redzam šo atjaunošanās iespēju. Kas ir mūsu vecums, kāds ir mūsu vecums, cik es esmu novecojis grēka dēļ. Mēs varam arī domāt par to, cik es esmu zaudējis no savas dzīves tieši grēka dēļ. Tā vietā, lai iemācītos mīlēt, lai ļautu mīlēt, lai atbrīvotu sirdi un ķermeni no grēka, kas padara mūs vecākus. Un vēl viens aspekts no Marijas jaunības. Mēs varam teikt, ka viņa būtu bijusi nemierīga meitene, nemierīga, nosacīti pēdiņās sanāk, jo tas ne tādā nozīmē, vai būtu bijusi neizlēmīga jauna sieviete vai pakļauta kaut kādiem impulsiem, bet gan tādā ziņā, ka viņa bija meklētāja, tāda, kas nekļuva līdzdalīga tam, ko visi jau domāja un darīja, respektīvi neplūda pa straumi. Viņa bija starp tiem jaunajiem, kuri prata pateikt nē tā laika izaicinājumiem, jauniešu izaicinājumiem televīzijā vai sociāltīklī, vai kaut kādiem kultūras dominējošam straumēm. Viņa bija tā, kas spēja pateikt nē. Jaunieti, kas neļāvās būt pieradinātāji tā laika kultūrai, jo spēja ticēt un turpināja vērot vēsturi un attīstību no savas sirds horizonta. Viņa bija jauna un dega šī īstā uguns. Viņas šī dziļākā vēlēšanās būt patiesības lieciniecei. Un tieši tāpēc iespējams arī notika šis lielais notikums, šis eņģeļa pasludinājums. Un te mēs, protams, atkal varam ieklausīties pāvesta Benedikta vārdos, ko viņš teica jauniešiem, tajā pašā Loreto. Ejiet pret straumi, neklausieties uz ieinteresētajām un maigajām balsīm, kas šodien daudz viet propagandē dzīves modeļus, kas balstīti uz augstprātību un vardarbību, uzvaru un panākumiem par katru cenu, uz izskatu un mantu, nevis uz būtību. Cik daudz ziņojuma jūs saņemat, kas jums nonāk galvenokārt caur masu mēdījiem? Esiet modri, esiet kritiski, neiet līdzi šai spēcīgai pārliecināšanas vilnim. Nebīstieties, dārgie draugi, izvēlēties alternatīvus ceļus, kas norāda patiesu mīlestību. Neesiet iebaidīti, nebaidāties izskatīties atšķirīgi un tikt kritizēti par to, kas var šķist zaudējums vai nemoderns jūsu vienaudžu, bet arī pieaugušo un īpaši tie, kas šķiet vis tālāko vidū. Viņiem ir dziļa vajadzība redzēt kādu, kas uzdrošinās dzīvot saskaņā ar cilvēcības pilnību, kā parādīja Jēzu Kristu. Tas arī ir šis arī mūsu uzdevums, mūsu misija, lai parādītu, mēs uzdrošinātos parādīt Jēzu sabiedrībai apkārtējiem, kur mēs atrodamies. Un arī attiecībā uz šiem mūsu karmela ceļu
uz šo bērnības, jaunības pieredzi, ko pārdomājām par Mariju. Mēs varam ņemt šo Marijas tēlu kā ikonu mūsu dzīvē, kas pēc būtības ikona ir tā, kas atspoguļo mums Marijas šo garīgo tēlu, lai mēs justu savu piederību, mēs būtu atspoguļoti Marijā. Šajā viņas tādā ikonā, garīgajā modelī, kas parāda to, kādi mēs esam aicināti būt. Es nemaz nelasīšu tev Antonio citātu, un viņš ir vēl stipri skaidrojams. Laiks laikam uz beigām. Tad vēl ieklausīsimies varbūt pēdējā mazās Terēzītes liecība. Mums varētu šodien pavadīt, kad viņa pārdomāja līdzību par pazudušo dēlu un sajūtot sevi kā meitu, kas nav kritusi kā citi. Viņa nonāca pie secinājuma. Viņa raksta tā: es esmu tā meitene, kas ir tēva paredzētās mīlestības objekts, kurš nav sūtījis savu vārdu, lai izglābtu taisnīgos, bet grēciniekus. Viņš vēlas, lai es viņu mīlu vairāk, jo viņš man ir piedevis nevis daudz, bet visu. Viņš negaidīja, ka es viņu mīlēšu tik ļoti kā Svētā Magdalēna, bet vēlējās, lai es zinātu, ka es esmu mīlēta ar neizsakāmu, apsteidzošu mīlestību, kad Dievs pirmais mīlēs, lai tagad es viņu mīlētu līdz neprātībai. Kāpēc tas citādi?